Kāds ir stāvoklis varbūt industrijai vispār, ja to var nosaukt par industriju? Sākumā pašais nebija vispār aktīvi sociālos tīklos. Šobrīd šīs ir labākais piemērs, kā varbūt ne tik lielu auditoriju, tu vari tomēr sasniegt lielu auditoriju un iesaisti. Jūs zināt, cik zirgs var augstu pārlikt? Cik maksā zirgs? Ja iedomājas par zirgiem, tad iedomājas par mani brendu. Kāda ir šobrīd situācija? Jā, piemēram, kā bija gadu atpakaļ un kā ir šobrīd? Es pateikšu tieši to, ko viņi tikko pateica. Cik tev ir tagad jauni mācekļi, ja tā var pateikt, atnākuši tikai no sociālajiem tīkliem? Ja es neielieku vismaz 5 video, man liekas, ārpēc tā kā es neko neesmu ielikšu šodien. Varētu nedaudz tad pastāstīt, kāpēc tu vēlies veidot podcastu? Intro tad es cenšos ierunāt. Nu, pacenties. Tu esi sagatavojis intro? Nē. Nu tad skaties kamerā. Mums jau viss uzņēmums ir freestylā, tāpēc viss notiek. Nu labi, nav tik traki, bet... Freestyle productions. Jau, F, gandrīz, jā. Ok, uz šīs pozitīvās nots arī mēs sāksim. Visiem sveiciens, jūs klausaties FT Production podcastu. Mēs neizgudrosim baigo nosaukumu, jo tas ir reāli par FT Production un par superīgiem cilvēkiem, par mums, par mūsu ikdienu un arī par foršiem viesiem, ko mēs sākam aicināt. Un šodien pie mums ir burvīgā Džulieta Jēkabsone. Pareizi? Jā. Es palūkšu tev... pastāstīt par sevi, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, jo Džulieta ir, teiksim tā, no ļoti interesantas nišas un virzienā, ar kuru mēs ļoti ikdienā, laikam, reti sastopamies, bet es teiktu, es ceru, ka pēc šī podkasta jūs aizdomāsieties un izmēģināsiet šo. Džulieta, tev vārds. Tātad es nodarbojos ar jātnieku sportu, mācos par jātnieku treneri. Pati ar zirgiem esmu kopš 4 gadu vecuma. Visu savu dzīvi esmu saistījusi ar zirgiem. Mana mamma aizveda uz pirmo jātnieku nodarbību, un tā arī man ļoti, ļoti iepatikās, un man nevarēja prom dabūt no staļa. Un tā arī lēnām savu pirmo zirdziņu nopirku 14 gados, un tad man bija vēl cita zirdziņa, tad strādāju zirgaudzētavā, apjāju jaunzirgus, un tā arī tagad pati jau sāku trenēt bērnus uz ponija un lielā zirga. Pati arī esmu vieglatlēte, aktīvi piedalos sacensībās, daudz skrienu. Ļoti patīk sports un viss, kas ir saistīts ar zirgiem. Kāda disciplīna tev ir vieglatlētika? 10,000 metri, 5,000, bet apmēram, lielākais, kas ir tie 10,000 metri, bet Stirnubukā, kas ir taku skriešana, tur aiziet apmēram līdz 16 kilometriem. Mēs redzējām arī, ka tu gatavojies tikko. Arī bija sacensības, ja es nešaubos šajās brīvdienās, vai kad... Aizpagājušajā nedēļā bija pēdējais Stirnubuks, pēdējais posms, un tur noslēdzām sezonu ar 2. vietu. Apsveicam. Paldies. Jā, jums ir Nikita pa ceļam. Nikita arī. Cik gadus tu vieglatlētikā trenējies? Visu jaunību, teiksim tā, līdz vidusskolai. 6, 7 gadi kaut kur tā. Jo, kad iegooglē Nikita Turubānovs, tā kā, man liekas, 2. vai 3. links ir Latvijas vieglatlētikas savienība, un tur var redzēt rezultātus. Disciplīnas. Mēs googlējām. A, ko skrēji? Nē, es neskrēju, es lecu. Augstlikšana. Un cik uzlec? Sanāk savā U14 grupā es lecu savu augumu 1,85 m. Tas arī bija mans rekords. Oficiālais. Neoficiālais bija 1,90 m, bet treniņu režīmā, bet oficiālais 1,85 m. Baigi labi, man jums tāds jautājums, ja zinat, cik zirgs var augstu pārlikt? Opā. Rekords. Tā kā pasaules vai arī? Pasaules. Sākam robežu. No 2 līdz 3, jā? Kaut kur tā? Būsim realisti. Šodien griezt, es domāju, kāds ir 3. Man neliekas reāli, kad varētu būt. Es teikšu... 2 stabili, kaut kas vairāk ne par 2. Es teikšu Porziņģiega garumu 2,21. Augstāk? Nopietni. 3. 2,47. 2,47. Ok. Es negribu samānīties, bet man šķiet, ka tāds bija. Varbūt kādu centimetru atšķirās, bet noteikti, ka 2,40 kaut kas. Wow. Un tas ir kopā ar tā kā jātnieku virsū, jā? Jā, zirgs ar jātnieku. Ok. Iedomājies. Tas ir kaut kāds līdz 2. stāvam sanāk var uzlikt. Jā. Tā easy, jā. Kāpēc gan ne? Bet pastāsti, kāpēc varbūt tu jau ieskicēji tādā īsumā savu biogrāfiju un kāpēc tieši izdomāji nodarboties un vispār dzīve ievada jātnieku sportā, teiksim tā, nišā, bet vari nedaudz detalizētāk,
Ko priekš tevi šobrīd nozīmē zirgi un jātnieku vispār tēma? Tā ir visa mana ikdiena, ar ko es darbojos. Es pati vēlos sasniegt daudz ko ar šiem zirgiem. Pati vēlos piedalīties lielās sacensībās, augstos maršrutos lekt, kā arī vēlos uzbūvēt pati savu stalli, kur es varēšu nodrošināt šiem zirgiem ideāls mājas, ideāls apstākļus, jo daudzi nesaprot to, kad zirgam galvenais ir, kā viņš tiek uzturēts, kā viņš tiek barots, kur viņš dzīvo, un tad arī viņš labi var izpildīt savu sniegumu, labi piedalīties sacensībās. Tāpatās, kā cilvēkam mums ir labi jāēd, labi jāizguļas, labi jābūt labam, inventāram, botām, visam jābūt apkārt mums ļoti labi, lai mēs varam labi veikt šo sniegumu. Tieši tāpatās arī zirgam. Es vēlos sev uzbūvēt stāli, kur zirgs varēs ideāli dzīvot, viņam viss būs perfekti, un tad arī viņš varēs būt izcils sportists. Un es eju uz to mērķi, lai es vēlos iemācīties visu, lai zirgam viss būtu pēc iespējas labāk, lai arī viņš var labi izlikt sacensībās. Es gribēju tev prasīt, kāds tev ir mērķis, bet tu pat ieskicēji. Man liekas, viens tāds ļoti iedvesmojoši ir uzbūvēt savu zirgu stāli. Ja? Bet kāpēc? Liekas, ka šobrīd ir trūkums zirgu staļos, vai varbūt tā industrija vai infrastruktūra ir netik attīstīta vai pielāgota? Vai savs ir savs? Savs ir savs, un tomēr mēs katrs pats savādāk kaut kā gribam to zirgu uzturēt, un ja es turu savu zirgu kādā citā stālī, es nekad nevarēšu izdarīt tā, lai, kā pēc saviem noteikumiem, kā es gribu savam zirgam. Man tad ir jāpielāgojas tā stāļa noteikumiem, un tikai tā var būt. Piemēram, es vēlos, lai mans zirgs, piemēram, visu dienu stāv aplaukā, bet citos staļos tas nav iespējams. Es vēlos, lai mans zirgs ēd tik daudz sienu, bet tajā stālī varbūt nedod tik daudz sienu, bet tad man vai jāpiepērk klāt, vai jāmaksā kādam, kas vēl pieliks to sienu, tas aiziet šausmīgi, sarežģīt visu to savienot kopā, tāpēc vieglāk būtu uzbūvēt savu stāli, savi noteikumi, savu aploki, savu laukumu. Savs režīms, jā, un tad tu visu var pielāgot, kā tev ir vieglāk. Okay. Kaut kas jauns. Vispār katrs teikums ir tāds jauns. Es varbūt uzdošu tā kā papildu jautājumu šim. Kā ir Latvijā kopumā ar zirgu staļiem un nezinu, vai vairāk kvalitāte, bet cik daudz viņi ir? Tāpēc, kad, ja mums ienāk prātā, autoplacis vai arī kaut kas tāds, mums ir, kārbais vai arī first auto, kas ir tik tā kā populāri. Ļoti daudz, mums katra stūra gandrīz. Jā, ļoti daudz, bet pa staļiem, bet nav tā, ka, dzirdīs zirgu stālis un ir noteikts viens brands, kas būtu top vai arī asociācija. Kā ir Latvijā, vispār kopumā ar to gan kvalitāti, jo es pats nāku no Dobeles puses, un vienmēr ir tās, tur kaut ko runā, kad varētu aizbraukt līdz zirgiem, un tur ir, man māsītes tantes meitai ir zirgu stālis, tādā līmenī. Ir diezgan daudz stālīšu, ir tādi mazi stālīši, bet tādi lielie milži, es teiktu, ka ir tikai 2-3, kas ir Kleistu sporta centrs, jauno jātnieku skola, kur es tagad atrodos. Un ir vēl, protams, Lielcer, kas ļoti labs stālis, bet arī tajos staļos nav tik daudz vieta, lai visiem būtu tur, varētu uzturēt savus zirgus. Un tomēr, ja es dzīvoju, piemēram, Juglā, tad tev nav daudz iespējas, uz kurien aizbraukt, to jābrauc tur, kur ir vislabākā vieta un kur tam zirgam būs vislabāk, jo mums nav tik daudz staļi, lai mēs varētu tā izvēlēties. Nē, šis stāls man tuvāk uz mājām, tāpēc es braukšu to stāli, bet tajā stālī varbūt nav tik labi, ko tu vēlies. Tev ļoti jāskatās, kam tas zirgs ir paredzēts, ko tu gribi darīt, kā tu gribi sportot, uz kādām sacensībām tu gribi braukt, jo, piemēram, katrā konkrētajā stālī arī ir dažādi sportisti, dažādi treneri, visādas iespējas, kā tikt uz sacensībām. Un ja tu būsi, piemēram, laukos kaut kādā stālītī, tev nebūs iespējams tur aizbraukt uz krūtākiem sacensībām, jo tev nav ne tāda cilvēka, kas tev pamācīs, kā to labāk izdarīt, jo tas tomēr ir dzīvnieks un tur vajag tik daudz zināšanas, lai vispār kaut kur aizbraukt un kaut kur tiktu. Tāpēc es teiktu, ka diezgan maz ir šīs iespējas Latvijā. Okay, un kā ir tad varbūt ar speciālistiem? Ja? Jo tu minēji arī to, ka tomēr reģionos ir nedaudz savādāk tā situācija, bet visu jau nosaka profesionāli, tur treneri, vetārsti un tā tālāk. Kāda vispār ir šobrīd situācija ar šo profesionāļu sagatavošanu, skolas un tā tālāk? Vai var kaut kur aiziet un iemācīties visu? vai tu zini, ka tu tur atradīsi atbildes uz saviem jautājumiem? Jelgavā var izmācīties par zirgu vetārstu, bet tas tāds vispārējais vetārsts. Tu pēc tam var braukt uz ārzemēm, mācīties vēl papildus tieši par zirgiem.
tā Latvijā īsti nav tādas iespējas par to iemācīties. Visi zināšanas, kas mums ir atvestas, ir kaut kur no ārzemēm. Mūsu labi betārsti ir aizbraukuši uz ārzemēm izmācīties, tad atveduši mums to, un tā mēs pa bišķiņam kaut ko savilkam kopā. No paudzes. Šeit, man liekas, varētu būt līdzīgi kā ar vienkārši nevis vetārstiem, bet ārstiem, kad tu pieņemsi pabeidz Latvijā, vai arī brauc mācīties uz ārzemēm, un tad ārzemēs ir tik komfortabli to ar to visu dzīvot, un kad tu vienkārši paliec tur un neatgriezies atpakaļ. Jā, tad uzreiz arī jautājums, kāds ir stāvoklis varbūt industrijai vispār, ja to var nosaukt par industriju vai par šo virzienu vispār pie mums Latvijā un ārzemēs, labi, ņemam vienkārši Eiropu? Ļoti skumīgi mums ir, mēs esam tādā kā bedrē, varētu teikt. Bet vari nedaudz sīkāk, kāpēc, piemēram, salīdzinājumi pie mums ir šādi, jā, bet tur tepat, nezinu, Polijai, Igaunijai vai Vācijai ir savādāk. Mēs pat savējos zirgus dažreiz vedam, piemēram, uz Lietuvas vai Igaunijas klīniku, jo mums nav tik daudz tie vetārsti vai nav tik daudz dažādas iespējas, kā to zirgu uzturēt, vai viņiem labākas iekārtas ir. Un arī tā sacensību organizācija mums pieklipo daudz vairāk nekā, piemēram, tepatās Lietuvā ir cik daudz sacensības rīko, mums Latvijā daudz mazāk sacensības ir. Mēs tagad arī šonedēļ brauksim uz sacensībām. Es pati nelikšu, es braucu palīdzēt grūmot uz sacensībām. Tā arī tur lielāka staļa, lielāks manēžs, vairāk ir iespējas. Mums Latvijā pat tikai daži staļi, kur ir tādas lielas manēžas, kur varētu vispār uzrīkot sacensības. Patās Lietuvā mums pat daudz vairāk manēžu, daudz vairāk iespējas ir. Ok, kas vēl skaidrs var būt infrastruktūra priekš izpausmes un attīstības, ja, sacensībām, kā piemēram, kas vēl atšķirās galvenās, varbūt sāpes? Treneru speciālisti arī mums, arī tas pats Kristaps Neretnieks, viņš jau, kas ir olimpietis, varbūt zinat, viņš jau arī pie mums Latvijā te netrenēs. Viņš visur ārzemēs braukā, lai varētu tikt uz sacensībām. Mums šeit uz vietas arī, piemēram, šogad nenotika pasaules kauss, jo federācija jātnieku bišķiņ sabruka, un tāpēc nebija iespēja uzrīkot šo te pasaules kausu. Un nav mums pat Latvijā tādas lielās sacensības nekādas nenotiekās tā nekas. Vai tu pati redzi kaut kādas izmaiņas, kas ir realizējamas un izmaināmas, lai jau attīstītu, piemēram, jūsu nišu? Es domāju, vajadzētu sākt ar pašu federāciju un to galveno komandu, kas varētu to visu virzīt uz priekšu, vajag jauns cilvēks, jo jūs zināt, ka iesēžās tāpatās kā skolā, kaut vecie skolotāji, viss tikai bez vecām metodām. Jā. Un arī mums vajadzētu tos jaunos cilvēkus vairāk, tos vetārsus visus, jo viņi izbraukājuši visu Eiropu, visu, viņiem jau daudz labas idejas, bet negrib tā vecā aiziet projām, tāpēc īsti jaunie nevar ienākt vietā. Visi grib palikt pa vecam un negrib īsti neviens saņemties, jo liekas, ka neviens to nenovērtēs un tāpat neviens neatbrauks, tāpat neviens to nenovērtēs, priekš kā man vienam cīnīties. Tur visiem jāsadarbojas kopā, tu nevar viens tagad izglābt visu. Un visiem grūti saņemties, jo domās, tāpat tās beigās nevienam, nekas nebūs. Jā. Man liekas, daudz kur ir vispār. Šis stāsts man atgādināja, ja nemaldos, Austrāliju, bet pa motorsportu, kad tur arī bija kaut kāda nesaskaņa, man liekas, kad Daugeņš Artis, kurš ir elektrokartingus, kas ražo, un kad viņš stāstīja, ka pa lielam, tā ka federācija neatzina tos elektrokartingus kā tādus, tur vienkārši visi entuziasti pateica, mēs taisam savu federāciju, un vienkārši tā aizgāja. Tā kā eksistē abas divas, bet to, ko uztaisīja no jauna, visiem tā daudz labāk patīk nekā tā vecā. Kad vienkārši, es nezinu, var pastāvēt divas federācijas. Jā, bet tur jau finansējums viss ir atkarīgs. Jā. Ja tu esi jauns, no valsts, jā. Ja tu esi jauns zaļš, loģiski sadarbosimies jau ar pieredzējušākiem. Tur jau tālāk arī sponsori, piemēram, piesaista arī daudz vairāk. Tāpēc, ja ir kādi entuziasti, kas jau ir šajā nišā, vienkārši ir tas dzinulis, ir arī finansējums varbūt no savu uzņēmumu vēl kaut kā, tā tikai arī veidojas. Bet konkurence jau vienmēr ir labi, jo rodas kaut kas jauns. Ja? Bet, piemēram, vai jums notiek kaut kādas konferences izstādes, kur, piemēram, var piesaistīt speciālistus no ārzemēm, un lai viņi vienkārši vismaz pastāstītu vai pieredzes apmaiņā, ja tādējādi arī ceļot, piemēram, mūsu iekšējo līmeni, piemēram, ar speciālistiem. Vai kaut kas tāds notiek?
Tā kā, kur visi savācās kopā, vai? Nu jā, piemēram, vetārsti konferencijā, un tad viņi runā par aktualitātēm vispār ar zirga veselību vai, vispār dzīvnieku veselību. Nu, īsti teikt, ka nav mums tādas. Nav. Tad šīs arī varētu būt viens no, varbūt, ieteikumiem, kas, jā, loģistika ir grūti atvest uz visu laiku, jā, piemēram, speciāli, bet vismaz kaut kādās apmaiņās un tā. Bet brauc, jā, piemēram, pagājušajā nedēļā uz Ādažiem bija arī atbraucis viens FA treneris no ārzemēm, kas arī ļoti, tev jāsamaksā par to semināru, tad tu ar savu zirgu var braukt trenēties. Tur, man liekas, 5 dienas tas seminārs notikās. Un tad arī jaunie jātnieki ļoti daudz lielu pieredzi iegūst no tādiem labiem treneriem. Noteikti tādos taļos sauc dažādus trenerus, un tur savu zirgu var aizbraukt un patrenēties tās 5 dienas. Tāda notiek. Ļoti labi, tomēr kaut kas notiek. Es domāju, vienkārši tad veicināt un varbūt taisīt jau tādu sezonālu sēriju, ja, ka, hei, pie mums brauc speciālisti tur uz nedēļu. Tu jau zini, jau plāno, piemēram, šī niša vai šīs virziens man būs vairāk aktuāls, ja, vispār par varbūt industrijas attīstību, sacensību attīstību un tā tālāk. Tas arī, zin, ka arī kaut kādi mazie, tieši tādi mazie soļi arī veicinās arī kopējo attīstību. Bet pastāsti šobrīd vairāk par jūsu akadēmiju, VIP Riders akadēmiju, pareizi? Jā. Jā, vispār ir jāsaprot, kā mēs nonācām un kā Džulieta tika pie mums. Džulieta vēlas ierakstīt savu podcastu, par ko mēs parunāsim nedaudz vēlāk, jā, bet sarunas laikā, konsultācijas laikā mēs sākām analizēt, hei, ok, tu jau šobrīd kaut ko dari? Jā, mums ir, piemēram, tur Instagrams, TikToks, VIP Riders akadēmija. Mēs vienkārši sākām skatīties. Wow, ok, labi, un tur ir ļoti daudz kontenta. Vari nedaudz pastāstīt gan par VIP Riders akadēmiju, gan arī par savu sociālo pieeju, saviem sociālajiem tīkliem. Tātad VIP Rider akadēmiju nodibināju, lai man būtu savs klubs, zem kā startēt sacensībās. Nodibināju, lai man nav zem kāda kluba, bet zem savu klubu varu startēt. Un pēc tam, es nopirku savu pirmo poniju un sāku trenēt bērnus, bet tad sākumā pašai nebija vispār aktīvi sociālos tīklos, bet pēc tam, kad universitātē bija tāds konkurss, tur bija jāuztaisa tāds uzdevums. Tas, kurš uztaisīs tur labāko video par kādu no olimpiešiem, tur bija dažādi uzdevumi, ko darīt. Es izvēlējos taisīt video, intervēt tur olimpietis, intervēju Kristapu Neretnieku. Es uztaisīju visvaršāko video, es, protams, vinnēju, un pēc tā video es sapratu, ka tie video ļoti labi strādā, un tad es sāku vairāk filmēt šos video. Sākumā bija diezgan grūti izdomāt, ko filmēt. Es domāju, nē, tas nebūs labi, pievērs uzmanību visādiem tādiem sīkumiem, tādām kļūdām, ārpēc, ko cilvēki padomās. Bet pēc tam vienā brīdī es sāku tur visu likt iekšā, un pat es sapratu, ka cilvēki pat neskatās uz tām lietām, uz ko es skatījos. Un es sāku likt, un tagad jau man tas pilnīgi, ja es neielieku vismaz 5 video, man liekas, ārpēc, tā kā es neko nās ielikšu šodien, un tad tikai jāiet un jāfilmē kaut kas. Jā, es nedaudz iestarpināšu. Pastāstīt. Vispār, Džulieta, tu bija viena no pirmajām, kas pieteicās uz mūsu maksas reklāmām, kuras mēs sākām laist. Un es sēdēju tieši pie tā galda, Nikita sēdēja šeit, un jums bija tas Zoom kalns, kuru jūs runājāt. Un tā kā mums un Nikita visu laiku likās, kad mēs reāli publicējam daudz satura. Tāpēc, ka mēs ieliekam katru dienu vienu video. Saistībā ar mūsu challenge, jā. Ar mūsu challenge, jā. Un tā kā mums jau liekas, hei, tur pārējie ieliek reizi 2 nedēļās vai arī reizi mēnesī. Labi, mēs nevaram salīdzināties ar fitnesa kanālu. Jā, protams, vai ar fitnesu. Un tad vienkārši, un es dzirdu, viņam nebija austiņas, un tu tāda saki, es parasti dienā kaut kāds 10 video izlieku, man seja bija vienkārši tagad. Ok, un tad 10? Tu vēl pateici, kāds tev ir rīč profils. Jā. Un tu tā pateici, tik vienkārši, cik Instagramā man kaut kādā 500,000 mēnesī. Jā, 500,000, jā, tik tā kā kaut kāds miljons. Es tāds atveru mūsu Instagram, wow, 60,000, nice. Bet arī tā, lai saprastu par cipariem, šobrīd tev Instagramā ir cik sekotāju? 1100. Un TikTokā 3600. Lūdzu, draugi, jā. Tie nav kosmiski cipari šobrīd. Arī, mūsdienu arī tendence, ja tu nevajag tur 10 vai 20,000 sekotājus, lai sasniegtu savu mērķa auditoriju vēl kaut ko. Šobrīd algoritmi strādā pa savam. Jā, protams, viņi mainās, bet šobrīd šīs ir labākais piemērs, kā varbūt ne tik lielu auditoriju, tu vari tomēr sasniegt lielu auditoriju un iesaisti. Tāpēc, kā izskatās tava šobrīd
ikdiena. Varbūt nedaudz vairāk var arī pastāstīt tieši par to pieeju kontenta radīšanā. Ja? Jo tu jau pastāstīji, ka no sākuma bija grūti, bija jādomā, kā izskatās šobrīd. Šobrīd tā, ka es aizbraucu uz stāli, saprotu, man šodien nebūs neviena video, ko ielikt. Tad es eju uz zirga aploku, pa ceļam atbildu tur uz komentāriem, kāds tur uzraksta, piemēram, kāpēc jūs saviem zirgiem nedodat burkānus un ābolus? Es saku, ka mēs saviem zirgiem nedodam burkānus un ābolus, tāpēc, ka tur iekšā ir daudz cukurs un vajadzētu izvairīties zirga uzturā no šī te cukuru. Un tad visi tur sāk, nē, tu vispār nepareizi, ko tu vispār runā. Un tad es varu atbildu uz tiem komentāriem, tad es pafilmēju, ka es vienkārši eju uz aploku, kāpēc zirgu vajag vest aplokā, ko mani zirgi ēda, kas viņam šodien būs pa treniņu, kādi bērni nāk uz treniņiem, un tik tur sāku runāt visu par to. Tad jau vienai dienai ir man safilmēt video, un tad nākamajā dienā atkal es tur uzkāpju uz zirga, kaut ko parunāju, kaut ko pastāstu, kur man kaut kas saplīs vai kaut kas notikās, un cilvēkam jau patīk visas tās kaut kādas kļūdiņas, ko es parādu un pastāstu. Un cilvēkam tieši patīk, ka kādam kaut kas nesanāk, tāpēc arī svarīgi parādīt tās lietas, kad kaut kas nav izdevies. Nu, tā ir klasika, jā. Tā ir klasika, un šīs arī labs piemērs vienkārši cilvēki sāka, tu visu filmē uz telefona, pareizi? Jā. Lūdzu, vienkārši ieiet VIP Riders Academy un paskatieties, kādā līmenī tas tiek taisīts. Tu visu pati arī montē. Jā, un cik saprotu, tu jau neuzreiz tik superīgi iemācījies montēt. Visu ar laiku, jā, vienkārši prakse un kontents, tāpēc. Un cik es saprotu, pat tos mazos mikrofonus pasūtīja tikai nesen pareizi. Tieši tajā dienā, kad es ar jums sazvanījos Zoom kalā, jūs teicāt, ka man vajadzētu arī mikrofonu nopirkt. Es tieši tajā dienā aizbraucu un nopirku mikrofonu. Un tad uzreiz es tiem mazajiem bērniem, ka man bija treniņi, pieliku viņiem klāt to mikrofonu. Un tie mazie bērni tik foršas lietas citreiz pasaka, un tik foršas video sanāca ar tiem mazajiem bērniem. Tā kā uzreiz tik skaņa laba. Es domāju, ka viņiem arī pašiem ir interesantāk. Jā. Nu, man ir ne tikai tur, piemēram, izjāde un treniņš, jā, šodien, bet es vēl varu forši parunāties, es pēc tam vēl draugiem parādīšu, skaties, kā es trendējos. Aiziet uz skolu, mēs tev redzējām TikTokā, kad līdz zirgiem bija. Wow, uzreiz visas mazās slavenības. Kā vispār, piemēram, vecāki rēģē uz šo un kā no viņiem feedbacks? To, ka tu, piemēram, rādi ne tikai viņu bērnu iesaisti jaunu treniņus, bet arī vispār šo ikdienu. Neko, tikai labas vārdas esmu dzirdējusi. Tur citreiz vecāki man saka, tev tur komentāros kaut ko sliktu raksta, kā tu tiec ar to galā. Nu, es saku, es vispār neņemu galvā un neņemu pie sirds. Viņi saka, jā, ļoti pareizi. Un, viņiem patīk arī, ka viņu bērns filmē, jo tie bērni sajūsmā, paši skatās tos TikToks, viņam tāds, wow, paskaties, es te esmu. Un viņiem ļoti patīk. Viņi uzreiz tie bērni saņemās vairāk. Viņi zina, ka es viņus nofilmēšu, viņi uzreiz taisnāku muguriņu galvu augšā, smuki uzreiz visu dara. Viņiem pašiem lielāka motivācija tad kaut ko darīt tiem bērniem. Nu, tā ir šī laikam gan realitāte, gan ikdiena, gan jaunie spēles noteikumi. Mūsu bērni aug šajā vidē, un visticamāk mums vairāk ir jāiesaist un jāatrod kā pareizāk, kā efektīgāk un foršāk vienkārši padot šo sociālo vidi, nevis vienkārši. Mēs jau dzirdam visbiežāk sāpi, viņš visu laiku sēž tur telefonā, skatās video vēl kaut ko, bet ir daudz citas izpausmes, jā, tādas. Bet vari nedaudz ieskicēt, kad tu sāki veidot savus sociālos tīklus? 23. oktobrī būs gads, kopš es katru dienu lieku vienu video. Tas ir tikai gads? Jā. Bet tad es sākumā sāku ar vienu video dienā, un man bija tāds, ārpats, man tik grūti ir izdomāt to vienu video dienā, ko es likšu rītdien. Bet tagad jau vispār vienu video es ieliku, tas ir jau kauns. Tā kā vajag vēl video likt. Tu gadu atpakaļ arī sataisīji to VIP Riders profilu, vai viņš jau bija iepriekš? Viņš jau bija iepriekš. Tas VIP Rider man kāds 2 gadus varētu tā būt. Kā bija, piemēram, gadu atpakaļ? Pieņemsim, jo kā par tevi, piemēram, uzzināja, kā par treneri topošo, un kāda ir šobrīd situācija? Jā, piemēram, kā bija gadu atpakaļ, un kā ir šobrīd? Vai to, ko tu vienkārši filmē ikdienā kontentu, jā, vai kaut kas mainījās? Kāda bija tā attīstība? Es pateikšu tieši to, ko viņi tikko pateica. Cik tev ir jauni mācekļi, ja tā var pateikt, atnākuši tikai no sociālajiem tīkliem? Pilnībā visu man tikai no sociālajiem tīkliem. Uzreiz, kā sāku likt vairāk video, kā es ieliku sākumā, kad man vēl nebija ponijas,
es to iepriekšējo poniju pārdevu, kādu brīdi es vienkārši liku kontentu ar saviem zirgiem, kā es trenējos. Un visi man visu laiku jautāja, vai ir iespējami treniņi. Es saku, nē, diemžēl, man nav vēl savu poniju, vēl nav. Un es tikai filmēju, un tad vienā brīdī es nopirku šo savu maziņo poniju. Un es ieliku to pirmo video, kad beidzot mums ir ponijas, ir iespējami treniņi. Tā uzreiz viss sāk rakstīt, visi bija ļoti priecīgi. Un tā arī tas viss tagad aizgājās. Jā. Tikai no tā viena ponija, no tā viena video. Un tad es katru dienu liku par to, ka jā, ir iespējami treniņi, nāc, iepazīsimies ar poniju, paķemēsi, sačubināsi viņu, padzīvosies ar viņu bērniem. Tas ļoti iepatikās un tā arī tas sākās. Vienkārši, man liekas, mēs katru podcastu atgriezīsimies pie šī formulējuma draugs, un tu joprojām domā, ka sociālai tīkli un kontents nav vajadzīgs. Nikitam mīļākais jautājums ir, ja jūs redzat Nikitu uz ielas, pajautājiet, kāda jēga ir no sociālo tīklu satura? Viņš jums izstāstīs visu, tur uzreiz kamera iekšā podcasts. Es domāju, ka mēs nonāksim vienkārši līdz tam formulējumam, kad mēs runāsim jau Zoom kālā, un ja klients prasīs, kāda jēga no sociālajiem tīkliem, tad uzprasīsim, bet mēs šobrīd runājam. Tu mūs atradi tieši caur reklāmu, tikai tāpēc, ka pamanīji, ka tev ir aktuāla šī tēma. Vai tad vajadzīgas vēl atbildes? Jā, bet tas ir tāds. Kāpēc mēs šobrīd arī stāstam par sociālajiem tīkliem? Pirmkārt, lai parādītu super piemēru, ka vienkārši ar pašiem saviem spēkiem, ar telefonu, var iet un stāstīt, rādīt savu nišu, savu profesionalitāti. Un tāpat, ja tu vēl sāc vai rādīt arī kļūdas, kaut kādas veiksmes, neveiksmes, un mēģināt, tikai mēģinot, tā arī tu nonāksi līdz kaut kādam rezultātam. Visu uzreiz nevar. Nebūs tā ideālā brīža, ka man tūlīt būs superkamera, man būs mikrofons, man būs gaismas, man būs par ko runāt. Tikai jūs paši to veidojat. Un mēs brīdi atpakaļ runājām, piemēram, ka šobrīd varbūt Latvijā nav tik varbūt spēcīga brenda, kam būtu tāds pirmais. Piemēram, es gribu aiziet uz treniņu vai vispār aiziet uz jāšanas skolu. Jātnieku. Jā, mēs, yes. 27. minūtē. 27. minūtē. Mēs pirms tam ar Džulietu izrunājām, kā ir pareizi, tā kā jāšanas vai jātnieku. Jātnieku. Jā, ja, piemēram, tu vēlēsi izmēģināt, un nav brenda, nav nekas uzreiz pirmais, kas ienāktu prātā. Jā, uzreiz ir jāprašņā, vai jāiet googlēt, vai Instagramā, vai vēl kaut kas. Vai tev ir mērķis, piemēram, VIP Riders akadēmijas sataisīt tādu kā spēcīgu brendu, lai attīstītu šo virzienu, šo nišu vispār? Jā, es vēlos tā, lai, ja iedomājas pa zirgiem, tie iedomājas pa mani. Par manu brendu. Tāds man ir mērķis. Ļoti laba nostāja. Man nevis konkurence, bet dominēšana. Mēs šobrīd vienkārši ar Robertu lasām burvīgu grāmatu 10x likumu un tikām tieši līdz punktam, kur ir, ka konkurence ir domāta vārguļiem. Tālāk. Īsumā nopērkat šo grāmatu, izlasat, es domāju, daudz noderīgus pointus jūs arī atradīsiet. Bet šī ir vienkārši loģiski arī nostāja to, ka, ja es veidot kādu brendu vai pakalpojumu, jums ir jāizdara viss, lai nākamreiz, kad cilvēkam šīs ir vajadzīgs, nopirkt mikrofonus, tā, lai cilvēks zina uzreiz, kur meklēt mikrofonus. Tālāk jau ir tavs uzdevums, vai viņš nopirks no tevis vai nē, bet viņam ir jāatnāk pie tevis uz vai sociālo profilu, vai vēl kaut kā tā. Labi, es uzdošu jautājumu. Cik ir tev, es tikko nonācām pie tā, ka konkurence domāt vārgai, bet cik ir vēl cilvēki tavā nišā, kas taisa saturu? Tik daudz, cik es? Labi. Vismaz vispār, kas rāda ikdienu. Kas ieliek vismaz kādu video nedēļā vai arī kaut kā tā? Varbūt 2-3 cilvēki. Tā viņi ļoti reti ieliek kādas video, bet tā es teiktu, ka neviens. Tātad pa lielām tev ir viss skaidrs, ka tev vienkārši jāturpina močīt pa 10 video dienā un tas viss atnāks. Jā, un, piemēram, ja es ielieku kādu video, kas man nepatika, piemēram, ja es tik daudz salieku tos nākamos video, es jau aizmirstu par to video, tā kā viņš aiziet uz beigām, tad, labi, viņš jau pazuda no man atsaloka. Kā ir šobrīd ar paškritiku, jo tu minēji no sākuma, ka varbūt īsti, ko es runāšu, kā es izskatīšos, ko cilvēki teiks. Kā ir šobrīd? Šobrīd ir tā, ka man tie hate komentāri kaut kā tādu tā kā ego ieslēdz pilnīgi. Man
kaut ko sliktu uzrakst, es tā padomāju, vai es gribu būt tas cilvēks, vai es varu līdzināties pēc tā cilvēka, vai es pēc tā cilvēka kaut ko varu iemācīties. Ja es nevaru, tad es tā kā lieku mierā to komentāru, saprotu, ka kā man dzīvē jānotiek, lai es uzrakstītu tādu komentāru. Jo es, piemēram, nevienam nerakstu nekādus komentārus, nevienam neko nesaku, katrs dara, ko viņš grib, katrs liek, ko viņš grib, nav man darīšana, tāpēc es pat neņemu īsti galvā tos cilvēkus, jo es saprotu, ka viņi ir tik zemāk par mani, kad, man pat nav īsti tur ko iespringt vai ņemt galvā, tāpēc es vispār neņemu galvā nevienu komentāru. Vienkārši nav jēgas, ja tu ieies viņu profilā, visticamāk, viņiem, tur būs 3-4 sekotāji, privāts profils, neviens video, nebūs profila bildes. Klasika, man liekas, TikTokā, jo īpaši tas ir izcelts no to, ka... Tur viss iet vaļā. Šeit ir atkal tie divi citāti. Viens ir, kad tev ir vai nu visiem jāpatīk, riktīgi, vai nu visiem riktīgi tevi jāheito. Tu nevari būt pa vidu, jo, ja tu būsi pa vidu, tad tu vienkārši paņems un pazudīs. Kad tur nav cita ceļa, ja tu gribi būt pamanīts, vai tu visiem riktīgi patiks, un visiem būs vēl šis riktīgi forši un būs pozitīvi, vai nu visi atkal heitos, vai arī kaut kāds mīksls. Ja tu būsi pa vidu, kad visiem ir vienalga, tavs video neskatīsies vienkārši neviens. Bet nekad nevarēs izpatikt visiem. Pat ja tev būs zelta krāsā stālis, pateiks, kāds tev dakš šķība vai kaut kas tāds. Vai ir kaut kādi nākamie, kā izskatītos tie nākamie attīstības soļi, piemēram, VIP Raiders Academy? Es vēlos savu podcastu uztaisīt. Jā, mēs tūlīt jau tas nākamais punkts, bet vai ir, piemēram, varbūt jauno treneru piesaistīt, sanāk vēl papildus poniju vai vēl kaut kas, jo loģiski, ka būs tad, piemēram, 3-4 poniju, ir jēga tad veidot savu stāli un tā. Jā. Jā, es noteikti vēlētos tādu, man ir maziņais ponijs, kas ir maziem bērniem, tad man reiz ir lielais zirgs. Es vēlētos tādu vidus poniju, kas ir tāds vidējais izmērs, kad arī, pēc tā mazā ponija var pārkāpt uz to vidējo poniju, pēc tā vidējā ponija uz to lielo zirgu. To, ka sanāk, ja atbrauc vecāki un viņu bērni, ne tikai mazie, bet arī varbūt jaunieši tādi, kas vēl nav pieauguši, to, ka visi ģimene varētu doties. Jā. Lai ir visi 3 izmēri. Ir tātad pirmās grupas ponijas, otrās grupas ponijas un tad ir zirgs. Man trūks tikai otrās grupas ponijas. Pirms mēs sākam domāt podkāstu, man ir 2 jautājumi. Pirmais ir, cik maksā zirgs? Sporta zirgs? Izējam cauri, tiem līmeņiem, pieņemsim, tur līmenis 1 ir mazs ponijs un līmenis 2 vidējs un pieņemsim 3 ir, tāds pieaudzis zirgs, ar kuru var sportot un tad pieņemsim sacensības zirgs. Ja viņus tā iedala. Viņus tā iedala? Jā. Super, jā, tad... Tātad, mazo poniju var no 500 līdz 1500 eiro nopirkt, tāds, kas man tas maziņais. Tādu lielāku poniju, kas jau tāds sportisks ponijs būs, tur no 5 līdz pat 15,000, tāds labs. Jo jūs zināt, ka vecāki saviem bērniem gatavi visu nopirkt labāko. Un tāds lielais zirgs jau no 10 līdz 25, 30, 50. Tāds labs sporta zirgs. Latvijā 50 jau ļoti, ļoti daudz. Priekš ārzemēm 50 vēl tā, bet priekš Latvijas tur daudz. Tur droši vien kaut kāda karaliskās ģimenes ciltsraksti ir pareizi, vai arī tur nav tā? Ar ko viņi atšķirās, varētu. Kāpēc tieši ir sporta zirgs un varbūt, treniņu uzturs ikdiena patiešām tā dzimta, no kurienes viņš nāk un tā tālāk? Viņi ir sakarīgi galvā. Viņiem ir... Šis ir labākais formulējums. Viņiem ir, piemēram, laba mamma bijusi. Ja mamma ir laba, tad arī tas zirgam būs tā kā laba tā psihe. Viņš arī būs psihot kaut ko. Un, ja tētis ir labs sportists, augsts, labi lec, viņam, pilnīgi, tāpat tās kā cilvēkam, tur laba uzbūve, tu esi garš slēdz, un zirgam tieši tas pats, tu nevari, kaut kādu lauku zirdziņu, kurš ir maziņš tieviņš, tagad piedzimst tur tev čempions. Tev vajag arī čempionu vecākus tādus, kas izskatās ļoti labi, skaisti, kam, laba galva ir, lai viņi nav kaut kādi dulli, jo, ja viņš būs dulls, tev būs ļoti grūti viņu apjāt, ieiet, jo tev jābūt ļoti, ļoti pacietīgam. Jo viņš ir maziņš, viņš ir bērns, viņš grib spēlēties, tu viņam vienreiz pa stipru ar pātagu, viņš to atcerēsies, tu nevarēsi neko ar viņu vairāk izdarīt, jo zirgs labāk atcerās slikto nekā labo, nekā mēs visi.
Tāpēc tas apjāšanas process tāds ļoti sarežģīts un lēns, tev jābūt pacietīgam un visu pareizāk izdarīt, tev jābūt pareizam inventāram, jo zirgam muguru var sačakarēt, kājas var sačakarēt, visu var sačakarēt, tāpēc tev tik ļoti viss tas pareizi un pakāpeniski jādara. Tad man ir otrais jautājums. Tu teici, ka tu pārdevi poniju. Kā tu vari pārdot savu mājdzīvnieku? Es vienkārši, tu tā pateici, es pārdevu to poniju un tad paņēmu to no sērijas tagad cilvēks. Es pārdevu to bēmbu un paņēmu savu auģiku vietā, jo man apnika viņu čakarēties. Kāda ir tā sajūta? Droši vien ir smagi. Gan sajūta, gan, teiksim tā, cik saprotu, tā ir arī norma, ja, ka tas notiek. Un jo mums liekas tas, wow, kā patiešām, tavas emocijas, bet visticamāk, jums tas ir gan pieņemami, gan arī normāla lieta, ka tu auc un tā tālāk vienkārši tu nodot citās gadīgajās rokās. Jā, tas ir tāds sporta veids. Vienkārši tu nedrīkst iemīlēties tik ļoti tajā zirgā, jo tu zini, tu visu mūžu ar vienu zirgu nepajāsi. Tev būs jāatlaiž, tev būs citi zirgi, jo tas ir tāds nežēlīgs sporta veids, tev visu laiku būs jāmaina tie zirgi, ja tu gribi attīstīties un iet augstāk. Un arī to poniju es pārdevu, jo tajā brīdī bija tāda apstākļa, ka viņš bija jāpārdod. Un atradām ļoti labus saimniekus, un tagad viņš laimīgi dzīvojās, meitenīt jāja lec sacensībās, tāpat tās to zirdziņu redzu. Un galvenais pārdot uz labām mājām, vai arī, ja to zirgu vispār negrib redzēt, tad labāk uz ārzemēm pārdot. Tā ir ļoti sava sirsnība. Man bija tas pirmais tāds sirds zirdziņš, un to es arī pārdevu uz ārzemēm, jo es sapratu, ka es viņu Latvijā negribēšu redzēt, bet tev, ja tu esi bagāts, ja tu esi miljonērs, tu jau vari turēt tur visus savus zirgus, bet uzturēt zirgu ļoti dārgi, tāpēc vieglāk viņu ir pārdots nekā čakarēties, jo tāpatās tev vetārsts, skalējs, zobi, potes, viņu uzturēt. Tev būs daudz lielākas izmaksas nekā viņu pārdot vienkārši. Kādas ir izmaksas vispār? Piemēram, ja mēs skatāmies šobrīd varbūt mēneša griezumā, kāda ir tā ikdiena? Tajā stāvī, kur es stāvu, zirgu izmaksāt, tur vairākas iespējas, cik tu gribi tur maksāt, bet tāds vidējais ir 530 mēnesī tikai par boksu, tad viņi tur baro, iztīra boksu, izved ārā, tev ir tur viss komplekss pieejams, tur manēžas, skapīts savs, laukumi, visu tur izmantot, bet tad tev atsevišķi vēl jāpērk barības, piedevas, viss inventārs, vetārs, skalējs, potes, treniņi. Apmēram vidēji zirgu uzturēt mēnesī, tādu sporta zirgu, kur 1000 eiro, viņš vairāk 1500 tā apmēram. Jā. Bet tādu sporta zirgu, tāda hobija līmenī, viņš stāv ārā, ēd zāli, tur daudz lētāk, savādāk, bet tādu sporta zirgu, diezgan. Un ar poniju kā ir? Vai mainās kaut kas kardināli? Ponijam tāpatās, tas boks viņam maksā 530 eiro mēnesī, un tad, viņš daudz mazāk ēd, viņam mazāk barība jādod, bet tāpatās viņam arī vakardien bija masāža, tāpat zobi jātais, tāpat kalējam. Kalējs nemaksā lētāk, jo viņam grūtāk pieliekties pēc tā ponija tos nagus apgriezt. Tāpat inventārs maksā tieši tikpat tik lieliem zirgam, lai gan tās mantiņas ir mazākas, bet maksā tikpat daudz, īsti nekas, tikai varības. Laikam varēs savilkt paralēlus tiem, kam ir bērni, tad kad ienāk bērnam nopirkt mantiņas vai apģērba vēl kaut kas, kāpēc tas maksā dārgāk nekā pieaugušajiem? Jā, arī, tā kā es izmēra krēklis maksā tikpat, cik XXL. Gan uzražošana un tā. Jā, vai tev ir sporta zirgs, vai arī tu dzīvo 3 dzīvokli jaunajā teikā? Vai arī, jā. Bet visticamāk, ja tev ir 3 istabu dzīvoklis jaunā teikā, visticamāk, tu varētu atļauties arī zirgus. Jā, visticamāk, jā. Ok, ķeramies klāt pie challenge. Jā, un pastāstīsim arī nedaudz vairāk visus viesus, interesantus cilvēkus, kurus mēs aicināsim. Mēs ar viņiem liksim tādu nelielu challenge. Jā, un tad, kad mēs runājam ar tevi Zoomā, jā, galvenais mērķis to, ka tu vēlies veidot podcastu. Varētu nedaudz tad pastāstīt, kāpēc tu vēlies veidot podcastu? Lai vairāk cilvēki uzzina par šo nišu tieši, lai sāk vairāk runāties par to, lai vairāk sāk trenēties arī, jo tas ļoti uzlabo tev stāju. Un ar dzīvnieku tu esi dabā, ārā, tu neesi treniņā, tas ir kaut kas daudz savādāk, tas ir ekskluzīvs sporta veids. Un lai vairāk latviešu aiziet uz priekšu, lai mēs tiekam ātrāk ārā no šitās bedres un sākam attīstīties, iet uz augšu. Bet kāpēc, piemēram, ar ikdienas saturu tu to nevari sasniegt? Kāpēc tieši varbūt podcasts? Podcasts var ieslēgt mašīnā, tur braukt tālākā gabalā, klausīties,
lai uzzinu vairāk par mani, par manu brendu, par zirgiem, lai cilvēki sāk apzināties to, cik tas ir interesanti. Un kad kā iemīlās tajā zirgā, tas nav vienkārši aiziet uz treniņu, sporta zāli, tev tomēr ar to zirgu jākomunicē. Tu nevari atnākt dusmīgs uz treniņu, tu nevari atnākt stresains uz treniņu. Tu atnākt stresains, tev uz zirgs uzreiz būs stresains. Tev jānāk. Arī sajūtīs. Jā, tev jābūt mierīgam, bērnam jābūt mierīgam, tāpēc bērnus ir vieglāk trenēt nekā pieaugušos. Jo pieaugušais atnāk pēc darba, viņam galvā tur nodokļi, kaut kādi nepabeigtie darbi. Un viņš nevar saņemties, bet tas bērns tik laimīgs, un tas zirgs uzreiz tāds atslābis. Zirgs ļoti jūt cilvēku. Tāpēc gribu, lai vairāk sāk par šo runāt, sāk ar šo vairāk nodarboties, un lai mēs augam vairāk. Viss notiek daudz vairāk nekā tagad. Sanāk, jā, šobrīd galvenais mērķis pastāstīt par šo nišu, par industriju, kā ir šobrīd, kā mēs varam to attīstīt un kā pievērst tam uzmanību. Tieši tā. Ok, super. Koncepts, cik saprotu, to tomēr vēlies aicināt industrijas pārstāvjus, jā, vetārstus, tieši jātniekus un tā tālāk. Jā, aicināšu mūsu dažus labos vetārstus, kas mums ir ļoti maz, arī kādus labos jātniekus savā vecumā, kas ir jaunos jātniekus. Arī manā stālī ļoti daudz labi jātnieki. Kalējus, jo mums jau kopā visiem jādarbojas kā viena komanda. Kā vakardien osteopāti man teica, viņa man nevar izvesaļot zirgu. Tas ir viss menedžments, kā tas zirgs stāv, cikos viņš ēd, kāds viņam ir inventārs, viņi visu to nevar izdarīt. Tur ir ar visiem kopā jāsadarbojas. Un tāpēc es vēlos runāt ar šiem cilvēkiem, uzzināt visu šo informāciju, kā visu to labāk darīt, lai kopā visu var sastrādāties un šiem zirgiem būtu labāk šī te dzīve un viss apkārt viņiem. Jā. Un par nosaukumu varbūt tu biji domājusi, kā tas varētu saukties? Par to es vēl nebiju domājis. Jā. To jūs man varētu palīdzēt. Varētu. Te ir arī jāsaprot, jā. Cik saprotu, tu šobrīd arī vēlies tomēr to podcastu veidot zem VIP Riders Akademiju. Jā. Un tādējādi visticamāk, pirmkārt ir 3 soļi, jā, kā izveidot, piemēram, podcastu nosaukumu. Vai tu to nosauc savā vārdā? Labākais piemērs ir Joe Rogana podcasts. Viss vārds. Tā kā vārds uzvārds podcasts. Viss. Otrais ir, teiksim tā, paņemot nišu. Jā, tad, kad to ar nosaukumu jau ieskicē, par ko šīs būs. Piemēram, biznesa atslēga. Skaidrs, tur būs tātad par biznesu, visticamāk, tur par labākajiem risinājumiem tavā biznesā un tā tālāk. Un ir trešais veids kā mājiens, vienkārši, jā, kas būtu, piemēram, bize vaļā. Jā, arī to podcastu, ko daudz zina. Un tad tur patiešām Džeki rauja vienkārši šauju jokus, un tur vispār nav nekādu robežu, viss ir maksimāli vaļā. Tāpēc, ir, piemēram, 3 punkti, jā. Un tev vienkārši ir jāpadomā, vai arī varbūt tu pati zini, kā tu vēlētos, uz kurien to vairāk varbūt virzīt. Kā tev liekas? Kurš varbūt būtu piemērot? VIP jātnieki vai kaut kas tāds, jo es vēlos tieši spiest uz to, ka mums labāk ir jāizturās pret šiem zirgiem. Viņiem jābūt visam labi, lai viņi labi var sportot. Tā kā tev par sportistu kārtīgi jārūpējas. Tu nevari viņu vienkārši ielikt boksā, iedot kaut kādu putriņu paēst, un tagad rītdien es to ņemšu uz treniņu, un tu man leks tur 1,40 m, un būs superīgi, mēs vienēsim sacensībās. Pret to zirgu tev jāizturās pret cieņu, tev viņš jārespektē, tev viņam jādod viss labākais, jārūpējas, cik vien labi tu vari, lai viņš tev pretī var kaut ko iedot. Un es vairāk gribu tieši uz to spiest, ka tas tā kā kaut kas tā kā ekskluzīvs un elegants un tāds, ka viss ir ļoti augstākajā līmenī. Jā, tas būtu līdzīgi, ja es tagad ieiet maksimā, nopirktu Gatorade, izdzertu viņu, sāktu maratonu, skriet 42,4 km. Jā. Nē. Es domāju, man pēc kā 12, 13 jau vairs nevar. Tātad mēs padomāsim vēl par podcastu nosaukumu. Jā, varbūt, jo visbiežāk, piemēram, mēs tikko bijām nevis apmācībās, bet meistarklasē. Un mēs kopā ar dalībniekiem centāmies, piemēram, mūsu uzdevums bija izveidot podcastu, jā, konceptu, nosaukumu un iefilmēt arī epizodi uzreiz tā, lai cilvēki un dalībnieki redz tos etapus. Jā. Un mēs ar tevi jau gan pirms tam dalījāmies ar, teiksim tā, skriptiem, ar informāciju, un arī pēc šī podkasta mēs dalīsimies un vēl vairāk veicināsim šo. Bet, jā,
kā rāda pieredze, visbiežāk vienkārši runājoties vai paņemot kaut kādu nišu, šīs nosaukums bieži vien pats atnāk. Jo tu paņem no sākuma vienu, tad tu viņu sāc uzlabot, un tad, kad atnāk īstais nosaukums, tas ir uzreiz saprotams. Tāda sajūta, ka tā lampiņa parādās, tā arī ir. Un vienkārši sākt variācijas, un tā ChatGPT arī var ļoti labi palīdzēt. Vai not? Man kaut kā galvā sēž, kopš mēs sākām par to nosaukumu domāt, vienkārši VRA podcasts. Jā, bet īsti nevar saprast, par ko tas nosaukums nepasaka. Jā, tas gan. Man liekas, ka šim podkastam noderētu nosaukums, kurš aicinātu, kā aicinājumu. Jā, piemēram, viens no mūsu projektiem ģimene aug. Jā, viņš ir, teiksim tā, gan tu paskaidro, par ko ir podcasts, gan arī viņš, teiksim tā, mudina uz kaut kādu darbību. Tāpēc varbūt šeit kaut kā varētu to iesaistīt. Vai arī, kā sauc pareizi, kad sēdlu uzvelk? Apsaglots ir. Apsaglot vai arī sagls augšā, vai arī kaut kāds tāds. Kaut kas šāds. Jā, un, piemēram, šādi jau sāksim, piemēram, vairāk brainstormot un tā. Tāpēc varbūt podcasts laikā arī atnāks šīs arī nosaukums. Galvenais, Džulietas, tieši arī koncepts un tā vīzija, ka šobrīd tu vēlies pati viņu iefilmēt, un mēs arī no paša sākuma arī runājām, es domāju, ka tu, vienkārši apskatoties, kā tu ražo kontentu un kādā līmenī, un ka tu pati arī montē, ka pati arī apstrādā, tad es domāju, ka nevajadzētu būt baigo grūtību, piemēram, un mēs piedāvājam tavu challenge, ka tev šobrīd mēneša laikā, mēs tev palīdzēsim ar šo varbūt, teiksim tā, koncepta, nosaukumu, kā tas varētu izskatīties, kā to labāk palaist, scenārija tieši etapu. Bet tev viņu vajadzētu iefilmēt ar to, kas tev ir. Ja? Superīgi, ka tu esi nopirkusi jau mikrofonus, tātad tu jau vienkārši mierīgi ar kādu no viesiem vari to izrunāt un veidot jau sarunu, un tu to vienkārši iefilmē uz telefonu, lai parādītu, piemēru, ka vienkārši tev ir iPhones. Nav svarīgi iPhone, Samsungs vēl kaut kas. Tu vari nopirkt statīvu. Pat, ja nav statīva, es domāju, tu vari kaut ko saorganizēt no galdiem, grāmatām, vēl kaut ko nolikt. Bet tomēr skaņa ir svarīga. Šīs ir ļoti labā investīcija, vismaz, piemēram, telefons un mikrofoni. Un tad tev būs jāieraksta savu pirmā epizode. Un tad pēc mēneša es domāju, ka mēs aizbrauksim pie Džulietas ciemos. Jā. Es jūs pavizināšu uz zirga. Wow, uz zirgiem. Uz poniju nevarēs, viņš pārāk maziņš. Jā. Man bail ir vispār kāpt uz zirga. Jā? Es domāju, ka man būtu riktīgi bail sākumā. Bet tev nevar būt bail, jo tad zirgam arī būs bail. Jā. Bet es nevaru kāpt uz zirga. Nē, es domāju, Džulieta visu pastāstīs. Tu esi kādreiz uz zirga kāpis? Jā. Cik sen? Bērnībā. Bet, kad man bija 6 gadi, es arī uz zirga un mani vizināja. Nē, ja tu man jautā, vai es esmu gatavs šobrīd doties, man nebūs tāds super bail. Es otrādāk, es gribētu vairāk uzzināt, lai tu pastāsti, kā varbūt jāuzvedās, vai kā jāturās, vai kā varbūt jāmiedarbojas ar zirgu, nezinu, tur viņu paglaudīt, viss būs kārtībā. Es domāju, ka jā. Edot, brauksim? Jā. Tad mēs brauksim ciemos. Mēs obligāti brauksim ciemos, un tad arī, teiksim tā, jau varēsim redzēt rezumē un varbūt jau paaicināt cilvēku skatīties tavu podcastu un parādīsim vēl vairāk, kas pie tevis tur notiek. Tāpēc šobrīd challenge ir skaidrs uz mēneša laikā. Mums šobrīd ir 15. oktobris. Tas būs izaicinājums kārtīgs, jā. Mēs tev palīdzēsim, jo mēs jau aizkadrā arī runājām. Ir viena tehniskā lieta, par kuriem daudziem liekas, man vajag super ieraksta pulti, mikrofonus, gaismu, vēl kaut kas, bet dažkārt cilvēki neredz to, kas jau ir blakus. Tev ir telefons, tev ir mikrofoni, nākamais solis tev ir jāsaprot vienkārši lokācija, kurā forši izskatītos, bet tā, lai mēs jau arī tev minējām, ka tā, lai tas ir, teiksim, tā virzienā, būtu savādi, ka tu podcastu varbūt par zirgiem ierakstītu studijā. Man gribētos redzēt tā, ka varbūt tas notiek manēžā, un notiek tur treniņš paralēli, un vienkārši jūs, piemēram, runājaties. Priekš manis varbūt šīs būtu vairāk. Un to arī gan rādītu, gan cilvēkus vairāk ievilktu un radītu to gan piesaisti, gan uzticību. To sajūtu, ka viņi tur ir, Jā, un tu gandrīz vari atsauces kaut kādas veidot, tiem, piemēram, ar šo zirgu, mums gāja šādi un tā tālāk. Un tad atved viņu, Jā.
Kāpēc gan ne? Ja, un tālāk jau ir tehniskas lietas, bet to, ko gribēju pateikt, jūs jau varat izveidot to konceptu, nosaukumu, vizuālo daļu. Tas tev neprasa super budžetu. Ja vajadzīga konsultācija vai palīdzība, mums drīzumā startē podcastu klubiņš, kur tieši būs ideāla vieta kā tev, ja, kur tu cilvēki, kas paši rada podkastus, jau ir esošais vai tikai vēlas, tad viņi varēs atrast visus interesējošos un noderīgos jautājumus un tēmas priekš sevis, piemēram, kā veidot scenāriju labāk, kā, hei, man ir tikai viena siena un tur ir viena stāvlampa blakus. Ok, pamēģinam pat no šī jau kaut ko, jo tu iefilmēsi sevi, redzēsi, nē, man vajag gaismu. Un tad tu jau sāksi vienkārši varbūt attīstīties tehniskajā. Tāpēc ar šo tieši konceptu mēs tev palīdzēsim. Un tad tev ir jāsaraksta savus viesus un tēmas. Es domāju, tev nebūs ar to problēma. Ja? Bet viens no uzdevumiem tev ir sarakstīt minimums 15 viesus, ja, un 15 tēmas, ar ko tu runāsi. Tā kā ar katru viesi 15 tēmas sanāk? Nē. Piemēram, man ir tēma, nezinu, par zirgu veselību. Ja? Ok, tā ir viena tēma. Un tā tālāk par treniņiem. Cik svarīgi ir bērniem sākt agrā vecumā, piemēram, trenēties. Un tā kā katram viesim 15? Nē. Vienkārši 15 viesus, ar kuriem tu varētu parunāt. Un vēl 15, piemēram, tēmas par ko. Jo dažkārt... Lai katram ir tematika. Attiecīgi, jā, tu jau to tēmu vari attiecīgi tēma arī piemeklēt viesi. Jā. Vai tu no viesa atspēroties jau vari radīt to tēmu un tā tālāk. Vienkārši, draugi, ja, piemēram, jūs neizpildat šo uzdevumu, tad ļoti ātri jūs varat iestrēgt. Jo, pirmkārt, jūs neesat izdarījuši mājas darbu. Otrkārt, ja jūs nevarat šeit un tagad sarakstīt 15 viesus vai 15 tēmas attiecīgi jūsu podkāstam, tātad jūs esat slikti izveidojuši savu mērķi un aprakstu podkāstam. Ja? Tātad viņš vai nu ir super plašs, vai nu super tendēts uz kaut kādu super šauru nišu. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Ja jūs varat sarakstīt viesus, ok, fine, jo, piemēram, no 15 viesiem tu jau vari tur kā minimums jau pusotru, tur 2 sezonas jau savu sarakstīt, ja? Un tā tālāk. Ja? Tāpēc ir šīs viens. Skaties, varbūt ar kādu vecāku, ja, kas vēlētos padalīties ar pieredzi. Hei, mans bērns sāka staigāt uz treniņiem un mainīja šīs. Jā. Labi ideja, jā. Jā, teiksim tā, pamēģināt šo nišu no visām pusēm arī atklāt. Gan ar pieredzi, gan ar treneriem, gan ar sacensību organizatoriem. Jā, hei, varbūt kādu jau no federācijas, gan jau podkāsta laikā federācija arī gan jau sakārtosies lietas, un kādu no federācijas paaicināt, uz sarunu, parunāt par problēmām, kāds varētu būt risinājumi, kā jūs varbūt sociālās vides trūkums, piemēram, ka cilvēki vispār maz par to zina un tā tālāk, un varbūt tieši tu kā brands jau varēsi spērt šo soli, kā rādīt, kas mums ir vajadzīgs, varbūt sponsoru piesaisti, finansējums un tā tālāk. Sponsors vajag piesaistīt grūti. Nu jā, bet es domāju, ka ar taviem darbiem, ko tu jau šobrīd dari sociālā ziņā, tad tu esi spērusi ļoti lielu soli. Jā, teiksim, tu sevi attīsti, un tu arī minēji, ka VIP Riders Academy vēlēs kā brendu attīstīt. Jā. Tas ir viss tā kā solis pēc soļa, un cilvēki vienkārši zinās, hei, es gribu ar viņiem strādāt. Un viss tāpēc, ka, loģiski, ka tur ir arī pārdošanas moments, viņi mūs labi parādīs, būs cipari un tā, bet viņi vienkārši dara labu lietu. Kā mēs uzzināsim, ka viņi dara labu lietu? Rādot. Jā, tieši tā. Okay. Varbūt tev ir kādi jautājumi tieši saistībā ar podkāsta radīšanu? Jā, man vairāk jautājumu, kā jūs visu tik dabīgi to sarunu uzturat, lai nav to viens jautājums, nākamais jautājums, jūs tik plūstoši visu to izdarat. Man ir atbilde, Robert, tev ir atbilde? Tu domā tagad runājot? Jā, kā jūs to tik dabīgi visus tos podkāstus tā... Dod savu atbildi. Mēs runājam par to, ko mēs zinām. Tas ir, labākais, laikam, tā sakne ir, ka mēs runājam par to, ko mēs zinām, un kas mums vienkārši no sirds interesē. Būtu savādi, ka mēs šobrīd runātu par tavu nišu, nezinot tur neko. Jā. Mums ir vienkārši tā bērnišķīgi interesanti, jā, tas ir cits, bet tādējādi tu runāsi, tavs podkāsts būs par vienu tematiku, kurā tu esi profesionālis,
kurā tu esi jau daudzus gadus, tev tas ir interesanti, tu ar to dzīvo, un tu saskati tās dažkārt varbūt problēmas vai situācijas vai momentus, ko nesaskata citi. Vai varbūt vecāki, jā. Tu vecākiem vari vairāk pastāstīt. Varbūt kādi, piemēram, tur pasākumu organizatori, ja viņi dara to pasauli, bet mēs redzam to. Un tā ir tāda, balss, ko tu vari sniegt, jā, un tāpēc, teiksim tā, vēl arī liels points, lai plūstošāk runātu, un tā, tas ir scenārijs. Ja, tu vienmēr ir grūtāk iesākt. Labi, tur ar 3., 4., 5. podcastu tev jau viss aizies plūstoši, jā, bet, piemēram, labākā improvizācija ir sagatavotā improvizācija, un, piemēram, 100% to ievadu tu vari aprakstīt. Jā, hei, kā mūs sauc, par ko šīs ir podcasts. Ja ir jau standarta, teiksim tā, apraksts, ko tu zini, tu automātiski vai nu pašā podkastā, vai nu kāds tev prasa, hei, par ko ir tavs podcasts, tu zini, kāda ir atbilde, kura ir, teiksim tā, kura pastāsta vispār, par ko notiek. Un viss, un tālāk tu tad atspēries, piemēram, attiecīgi tēmai. Ja? Solis pa solim, tad, kā jau minēju, piemēram, tev ir vadlīnijas vai tēmas, kurām tu vēlētos parunāt. Ja? Arī ir jāsaprot, ka, protams, ir intervijas tipa podkāsti, bet, ja tu veido diskusiju, tad tev ir, teiksim, tā pieturpunkti, pie kuriem, bet varbūt tā, ka tu paņēmi vienu tēmu, un no šīs tēmas, jūs sākāt runāt, vēl šīs ir svarīgi, un jūs tad aiziet. Un tā ir saruna, ja? Saruna par konkrēto varbūt tēmu, ja? Bet tur viss kaut kas var būt. Un tāpēc es domāju, ka grūtības ir vienmēr pašas tādas 5 minūtes, kad tev ir jāiet. Tev būs tieši tāpat, kā bija sāk likt vienu video dienā. Tev nevar vispār neko izdomāt. Tu sāk, es varu par to runāt. Tu tur jau vienkārši aizies konvejerī, ka tev... Es ceru, ka katru otro dienu podcastu. Labi, vismaz reizi nedēļā jāaizies līdz tam, tad tu jau būsi. Tā kā... Man patīk, kad es labi vispār tā teicienu Instagramā izlasīju, kad ja tu sanāk izlieto visu to laiku, kur tu velti patērēšanai, bet radīšanai, piemēram, sociālo tīklu saturam, vienkārši neskaties atpakaļ. Tad pēc kaut kāda laika tad jau viss sakārtosies. Dot savu laiku, tas ir viens mājas darbiņš, sagatavošanās, un otrs punkts, neparvelti mēs arī minējam, piemēram, par 15 viesiem, arī regularitāte. Arī tavs klausītājs vēlas zināt, kurā laikā es vienmēr zināšu, ka es paklausīšos par foršiem zirdziņiem. Ja? Nosacīti, ja? Jo viņi pierod pie tā. Viņi pierod, un tas ir ļoti svarīgi, jo, ja es ceturtdienā ienāku tur Spotify vai YouTube, man nav video, man ir diskomforts, un nākamreiz man, tādējādi vairāk, ja. Tieši tā, šis ir labākais formulējums, kā tu vari veicināt ar konstantu vai tādu regulāru podcastu ar uzticību. Jā, tu zini, hei, mēs šobrīd pirmajā sezonā būs tur 10 epizodes, mēs runāsim ar šādiem viesiem, tāpēc droši piesakojiet, un katru otro nedēļu, piemēram, mēs laižam. Jā? Es domāju, šobrīd ir perfektā regularitāte, teiksim tā, reizi 2 nedēļās, jā, piemēram, sezona ideāli ir, protams, reizi nedēļā, bet dažkārt tas var būt arī par daudz. Jā, piemēram, tad, kad ar nedēļā izlaiž 2 vai 3, kā piemēram fitnesa kanālam bija. Super viesi, visi forši, bet ļoti ātri tu visu izšauji tā kā ar viesiem, un kas tālāk. Ir jāsaprot, Latvija ir maza, jā, varbūt tie viesi vai tā niša attiecīgi, viņa visticamāk nav tik plaša. Vai tu sāks atkārtoties, un tā, teiksim, tā tu vari, iedomājamies, ka 10 epizodes, tā ir sezona, ka mums katru otro nedēļu, tātad mēnesī mums ir 2 podkāsti, tātad mums ir kontents uz 5 mēnešiem. Tātad, piemēram, tu zini, ka tāpat kā ar kontentu tev ir jāiefilmē epizodes jau uz priekšu, vēlams tā, lai tu zini, ka tu paredzi, tu plāno savu grafiku, tu plāno jau par ko tu stāstīsi, jo attiecīgi tu podkāsta tēmai vai viesim, tu jau vari arī savu ikdienas saturu, teiksim tā, vairāk virzīt. Jā, ka, piemēram, hei, man tieši bija problēma ar zirgu, tur, nezinu, šobrīd bija speciālists, atbrauksim, jā, un, ja jūs ienāksiet, piemēram, TikTokā, jā, tad tu vakardien vai, kad bija izlikusi tieši, ka bija atbraucis speciālists, jā, tieši. Vakardien, šodien ieliku. Jā, un tur jau tu varētu ieskicēt, hei, pie mums atbrauc, jo viņa nedzīvo Latvijā, jā, cik saprotu, tas speciālists. Un, jā, atbrauc apskatīt manu zirgu, jā,
ko mēs kā varam darīt. Un arī klausieties, ka šajā ceturtdienā iznāk podkāsts ar viņu, ja, kur mēs daudz plašāk parunājam vispār par šo tēmu. Ja? Vai attiecīgi, nezinu, kas ir jāizdara, es nezinu, vai ir ļoti attiecīgi sezonalitāte, ja? Piemēram, pie jums ir kaut kādi darbiņi jāizdara pirms ziemas, ja, ar zirgiem, es nezinu. Ja? Ok, un es zinu, ka tātad, piemēram, es ar viesi pārunāšu par to, kas man ir jāizdara pirms ziemas. Okay, jā, tur kā sagatavot savu zirgu ziemu. Tas ir labs. tas ir vairāk, es nezinu, izklausās pēc mašīnas, protams. Jā, bet tā ir vajag segas nopirkt un noskūt zirgu, attārpot visāds. Lūdzu, jā, tādējādi tu jau zini, kas man būs par viesi vai būs kāda tēma. Ja tu esi laicīgi, tu jau saproti, kāda, piemēram, jums bija saruna. Un attiecīgi no tā tu jau vari pamazām vienkārši gatavot savus skatītājus, klausītājus šai tēmai, pievēršot un tādējādi jau plānojot. Ok, sapratu. Ja, jo, ja tu izveidosi labu scenāriju, ar labu ievadu, ar kārtīgiem tematiem, ar kaut kādu kulminācijas, teiksim tā, pievienoto vērtību, ja, un no viena podkāsta, ja mēs paņemsim varbūt stundu, līdz pat 10 rīlēm mierīgi tu varēsi izgriezt. Ja domājies, tas ir vēl papildus satura vienība. 1 stunda, 10 rīli. Tas ļoti labi, jā. Tad tieši tāpēc arī gribēju to podkāstu, lai man tie rīli vairāk ir, jā. Jā, un šeit tev būs gan dažādība, jā, piemēram, gan jūsu profesionālā izpausme, gan tava, gan speciālista, gan pievēršana uzmanības pievēršana tieši nišai, problēmai, pozitīvajam momentam un tā tālāk. Un tādējādi tu arī vari ne tikai veicināt savu profesionalitāti un pieredzi, uzticību, bet arī pārdot, vairāk stāstīt ieguvumus, piemēram, par treniņiem un tā tālāk. Mēs par to bijām diskutējuši, ka ir, piemēram, tur tie 4 punkti, kam vairāk arī jāpievērš un tā tālāk. Tas būs liels izaicinājums. Domāju, tev būs tik liels izaicinājums? Vienkārši to pirmo podkāstu uzsver. Man liekas, ka būs tā, ka mēs pēc mēneša aizbrauksim, tu būsi izlikusi savu pirmo podkāstu, un tad mums teiks, es vēl pa to mēnesi vēl 3 iefilmēju, tagad drīz nāks ārā. Tas izklausās pēc šī. Cerams, tā būs. Nav tik traki. Ja būtu tik traki, tad mēs paši to nedarītu. Jā. Tāpēc, man liekas, tu esi uz pareizā ceļa. Šobrīd, draugi, labākais piemērs, kā pa gadu kādus rezultātus var sasniegt. Un vienkārši turpini, attīsti, analizē. Un, ja tu vēlies vēl vairāk pievērst uzmanību tieši šim, tas ir labs mērķis. Ja? Jo gan podkāstam, gan arī tavam saturam ir jābūt mērķtiecīgam. Jo konkrētāks un precīzāks un patiesāks ir tavs mērķis, ja? Jo tev ir skaidrāks ceļš. Piemēram, mērķis, es gribu būt tur Latvijas čempiona jāšanā. Jātniek. Jā. Šī ir best otra kļūda no manis. Jā. Bet, piemēram, tu vēlies būt Latvijas čempiona. Ja? Tev ir skaidrs ceļš, kas ir jādara. Jātrenēs, jāgatavo zirgs, režīms un tā tālāk. Tāpat arī ar kontentu. Ja tev ir skaidrs mērķis vai podkāsta mērķis, tu vēlies attīstīt savu brendu vai veicināt sevis atpazīstamību, veicināt pārdošanu. Viss ir skaidrs. Tikai uz to arī jādodas. Jā, tieši tā. Jā. Mēs zinām, kā mēs izdarīsim. Ierunāsim šobrīd pareizo formulējumu un vienkārši tad, kad liksim tikai ne pī, bet vienkārši liksim manējo zem cita. Bet tad tev jāpasaka, ka tagad nevis jātnieku, bet jātnieku. Jātnieku. Viss. Edvards Kārt. Jā. Bet, lai arī cilvēkiem ir pareizs formulējums. Tev ir ko vēl piebilst? Man nav ko piebilst. Manuprāt, mēs visus esam izrunājuši. Varbūt man tā liekas, ka viss ir skaidrs, bet man liekas, ka arī tev liekas, ka visiem ideja ir skaidra. Ideja ir skaidra. Vienkārši jāsāk ar telefonu, mikrofoniem, statīvs, 2 krēsli, kaut kādi. Jā, zirgs fonā. Jā, fonijas fonā. Lūdzu, viss sāc ar to, kas ir šobrīd blakus. Jā? Okay. Un viss un tālāk tu jau sāksi saprast, varbūt vajag vēl profesionālāks mikrofons, pietrūks gaismas, lai bilde būtu skaistāka. Gribās vēl foršāku bildi, kamera. Jā, tas jau ir nākamais solis, bet tas nenozīmē, ka tev jau šobrīd vajag to visu. Ja tev ir resursi tam, lieliski, tu jau uzreiz vari profesionāli sāki, bilde viss pārdots. Jā? Es tikko iedomājos, būtu tā kā podcasts, kur pieņemsim tu un viesis, jūs ejat uz zirgiem, pieņemsim pa mežu un vienkārši iet kamera līdz filmē, jūs uz zirgiem runājat. Jā, tā var arī izdarīt.
Redzi, jau sākām. Varbūt šīs varētu būt tāds podkāsts. Protams, tas būtu tāds wow. Jā, varbūt tā ir uz otro sezonu. Jā. Jo šobrīd mēs dzīvojam tādā sezonā, kur drīz mums būs slapdereņķis. Bet var arī manēžā staigāt ar tiem zirgiem. Mums ir 2 lielas manēžas. Lūdzu. Ir jāpadomā vienkārši, kā to tehniski realizēt, bet tas ir realizējams. Cilvēki, ja jums šī doma ir ienākusi prātā, tad tas ir jau no paša starta skaidrs, ka tas ir realizējams. Jā. Jāspēr tikai tas pirmais solis. Spērtos pirmo soli, mēs tev vēlam veiksmi, mēs būsim blakus, arī ar ieteikumiem, un pēc mēneša tiekamies pie tevis, gan apskatītu, lai tu mums vairāk parādi, kāda ir tava ikdiena, lai mēs arī dodamies, un šobrīd, tad, ja būs kādi jautājumi, tad droši raksti, zvani, un esi mūsu saziņas, Paldies jums, šie puiši tik ātri sazinājās ar mani, es aizsūtīju to reklāmu, reiz nākamajā dienā jau bija zvans. Man liekas, es svētdienā aizsūtīju, un pirmdien jūs jau, pirmdien jūs man zvanījāt. Tā kā ļoti labs apkalpošanas servis un skaista prezentācija uztaisīja un skaista e-pastiņa, viss pieklājīgi, ļoti profesionāli. Jā. Bet arī ir jāsaprot moments, ka mēs cenšamies iedziļināties un ieklausīties klientā, un šajā gadījumā, kāpēc mēs nonācām varbūt līdz tam etapam, ka tu pati vari to darboties, jo tu saprati, man šobrīd vēl nav tāda budžeta, lai es pilnībā profesionāli varētu filmēt ar kamerām, ar komandu, jo tas, protams, prasa budžetu, Un tāpēc mums būs podcastu klubs, kur cilvēki, kas vēl spērs savus soļus un vēlas tikai izmēģināt, jau no paša starta varēs, teiksim tā, zem mentoringa spērt pareizos soļus, nevis varbūt kaut ko aizmirst, iefilmēt epizodi, bet saprast, es neizveidoju šo, publicēju tikai tur Spotify un tā tālāk. Kur viņi varēs atrast to klubu? Klubu? Jā. Viņš būs mūsu mājaslapā. Viņš būs mājaslapā, un šobrīd nevaram pagaidām pateikt konkrētu datumu, un drīzumā nākamajā podcastā. Bet drīz būs lapa, kur varēs savu e-pastu atstāt, un tad mēs sūtīsim. Viņš būs uz subscription bāzes vienkārši mēneša, un tur mēs liksim gan noderīgu informāciju, gan to jau uzreiz basicā saņem, piemēram, soļi, kas tev ir jāizdara, lai palaistu savu podcastu. Kā arī, protams, būs Zoom tikšanās, kur mēs varam vairāk brainstormot, piemēram, par jūsu idejām, attīstīt, kā arī vēlamies vienkārši sataisīt viņu ne tikai tēmētu uz podkāstiem, jo mēs tikko izrunājām. Ir podkāsts, tālāk jau ir kā viņu tālāk pasniegt caur sociālajiem tīkliem. Tā ir diezgan tāda plaša niša. Un mēs centīsimies arī piesaistīt vēl citus speciālistus no reklāmas, sākot no reklāmas varbūt kā runas skola un tā tālāk. Ļoti labi ideja. Ļoti labi ideja. Kaut kā tā. Kaut kā tā, tad tiekamies pēc mēneša, un kur mēs tiekamies, uz kuriem mums būs jābrauc. Uz Jauno jātnieku skolu, Inču kalns, silti jāsaģērbjas, stali ir augsti, nav silti, bet ir manēža, nebūs ārā jābūt, bet silti saģērbamies, jo ir diezgan augsti vēsi. Tā, ja nekustās, tad ir diezgan augsti, bet ja tur ir zirgi, tad ir silti, bet silts apģērbs, cepuri, cimdi, zābaki. Zirgs vēl kā radiators, gan jau strādā. Jā, zirģiņš, protams, ļoti silts, Sildas sirsniņa. Super. Visiem paldies, kas klausījās un noskatījās līdz beigām. Ar mums kopā bija Džulieta Jēkabsona. Mēs pēc mēneša tiksimies vēl pie viņas. Kopā ar jums bija Roberts no FT Production, arī Nikita. Paldies visiem un tiekamies nākamajā podkāstā ar superīgiem cilvēkiem, ar kuriem mēs liksim challenges, lai viņi augtu un tālāk attīstītos. Paldies. Atā!